ar ko šī Ervīna Vurma izstāde man liekas īpaša, ka ir tāda speciāla istaba. Neskaitot šos visus mākslas darbus, kas ir no dažādiem laikiem, interesanti nāciet apskatīties noteikti uz Zēlu. Šeit ir tāda telpa, kur tu drīksti kāpt virsū uz mākslas, kļūt daļai no mākslas, aiztikt un kaut visādās veidos būt interaktīvs, kā šeit lūk cilvēki. Būt daļa no izstādes. Tas viss ir atļauts, tas speciāli rakstīts virsū. Interaktīvā zona, lūdzu sekojiet mākslinieku norādījumiem pie mākslas darbu, un tu vari kļūt daļa no mākslas. Man sevišķi patika šī versija, kur tu noliec galvu, te uzliek pods tīrītējas galvas, un tu esi skulptūra. Tā kā šī daļa man liekas interesanta. Šeit ir pavisam tāds liels mākslas darbs, kurā var uzrāties gan izē visa ģimene. Sanāk foršas bildes, foršas video. Tāpēc baudiet mākslu, baudiet, kamēr ir Ervīns Vurms uz Zelmā Rīgā.